Nu, čau, jaunā gadā. Pirmais Instagram lives ir klāt. Un man liekas, ka ļoti būtiski un zīmīgi ir parunāties par to, ko mēs ēdām. Ko mēs ēdām un ko mēs ēdīsim. Jo skaidrs, ka tas, ko mēs ēdam, ārkārtīgi atstāja ietekmi uz to, kā mēs jūtamies. Un mēs visi esam ļoti lieli eksperti tajā, kā darīt nepareizi, ja? Ēst visu, ko pagadās un sūdīgi justies, bet kā kļūt par ekspertiem, kas zina, ko dara. Un kā normāli justies, tas ir šīs dienas jautājums. Kas ir mega liels eksperts šajā jautājumā. Un viņa mums šodien pievienosies, lai izstāstītu, kas un kā. Jā, izstāst, ka būs. Čau, Silvija. Čau, Diana. Čau, laimīgi jauno gadu. Tā, pagaidi mazliet. Es tagad nedzirdu. Tagad pasaka kaut ko. Laimīgi jauno gadu. Jā, es nedzirdu. Vai kāds cits dzird? Jā, te būtu ļoti interesanti uzzināt, vai citi cilvēki dzird Silviju. Silvija, tev kaut kas jāies. Kaut kas ir jāpasaka vēl mazliet. Vai man jāliek austiņas varbūt? Es tev nedzirdu. Varbūt, kas ir ielikus nepareizajās vietās. Tā, es to tās pārbaudīšu. Nepareizajās vietās sasprost mikrofonu. Ginta raksta, ka mani dzird. Paldies, Ginta. Dzird, redz, tevi dzird. Es tikai tevi nedzirdu. To pārbaudīšu. Varbūt, ka man nav pareizajā vietā. Zini, kas ir labi, ka es tagad dzirdu un redzu. Es tagad tevi arī dzirdu. Tikai tāpēc es dzirdu tik klusu, es taisīšu skaļāk šeit. Tā. Un tā. Tagad pasaka kaut ko lūdzu. Vai tu man dzirdi? Slikti, bet dzirdu. Man bērni tikko ārdījās ar visām šitām manām ierīcēm, tā kā es vispār nebrīnos ne par ko. Pēc Ziemassvētkiem, tā kā pēc tāda, es nezinu. Pēc kā. Es tevi paslikti dzirdu, bet es tevi dzirdu. Labi. Tas ievads šodienas sarunājam vispār par to, ka mēs droši vien pa brīvdienām visu kaut ko esam jocīgi sadarījuši liela daļa cilvēku, bet sliktākā ziņa droši vien tā, ka mēs katru dienu kaut ko jocīgi ar sevi daram, un ļoti liela daļa ar to ir saistīta tieši ar ēdienu. Un to es pagājuši, kad ļoti sapratu, ka īstenībā tās pamatlietas ir normāli svarīgas. Fiziskā labsajūta, kas iet cauri miegu, ūdeni, uzturu, fiziskām aktivitātēm, bez tā vienkārši ķermenis, viņš nevelk līdzi visām tavām idejām, plāniem, visu, ko tu gribi realizēt. Un es gribētu to norakstīt uz vecumu, bet nevar, man liekas, ka to norakstīt uz vecumu. Paldies par manu vecumu tad. Vienkārši man liekas, ka mēs varam kaut kā sev palīdzēt jēdzīgākā veidā. Līdz ar to man ir interesanti, protams, uzzināt, ko tu par to visu domā, bet tu varētu sākumā iepazīstināt ar sevi, pastāst, kas tu esi, ar ko tu nodarbojies, un kas ir ar to uzturu, un kas mums beidzot būtu jāsaprot. Labi, jā. Paldies, Diana, par aicinājumu uz sarunu. Varbūt es iepazīstināšu ar sevi un īsi ieskicēšu arī, kā mēs satikāmies un kādā vizē mēs te runājam. Ja? Tātad mani sauc Silvija Ābele, un es šobrīd darbojos kā GAPS uztura konsultante. Man jau ir 10 gadu pieredze, tātad es strādāju ar cilvēkiem, mācot, rādot šo te dziedinošo GAPS uzturu. Tā, tev būs jāizstāst arī, kas ir GAPS. Es jau dzirdu to vairākas reizes, bet man nav nejausmas. Un redzi, Covid situācija piespieda arī man ielīst tajā online apmācību vidē, jo vienkārši mēs klātienē vairs nevarējām tikties webināros, semināros. Un tādā veidā es biju spiesta sākt mācīties ar trīcošām kājām, vispār kas tas Zooms tāds ir un kā to vispār to veidot. Un tā es satiku tevi, nevis satiku vēl, bet uzzināju par tevi caur Anda Arnicāna šīm te online apmācību. Viņš ir cilvēks Latvijā, kas palīdz online kursu veidotājiem. Es sapratu, ka es viena pati galā netieku, un pirms es vēl pieslēdzos viņa paša online skolas kursiem, es klausījos viņa sarunas un ar dažādiem cilvēkiem, iedvesmojošiem cilvēkiem, un viena no tām esi tu. Un tā es par tevi pirmoreiz uzzināju, un tad es piesakoju, un ik pa laikam kādu sirsniņu uzlieku, un saprotu, ka tu dari foršu lietu, atbalsti galvenokārt sievietes, mazās uzņēmējas, un tā kā man tavs saturs ir joprojām šķiet kvalitatīvs un daudzām jaunajām uzņēmējām noderīgs. Un es 3 gadus šādā veidā kā mācēju, tā strādāju, tai online vidē. Tātad vadu grupas, šīs te GAPS uztura apmācību grupas, 2 formātos, intro GAPS, kas ir tas grūtākais veids, un GAPS pamata uzturs.
Nu, lūk, un 3 gadi ir apkārt, es esmu novadījusi 12 intervijāps izaicinājumu grupas, un šobrīd ir 6. 3 mēnešu apmācība grupā. Un tad, lūk, novembrī, decembrī man bija tāds ļoti zemes enerģijas punkts, kad tu saproti, ka tu dari to, kas tev patīk, to, ko tu gribi arī turpināt darīt, un tu sajūties bez enerģijas un izdedzis. Jo, protams, ka gan tā kursu veidošana prasa, satura veidošana prasa laiku, enerģiju, gan arī pēc tam, ka tā grupa ir nokomplektējusies, arī pie viņas savākšanas ir jāstrādā, protams, tad šis pārdošanas darbs, un man ir joprojām iekšēja pretestība, kad es to vārdu saku, ja. Nu, tas ir tāds mācīšanās process, un jā, un tad arī grupa ir jānovada, un tikai tas darbs patiesībā sākās ar cilvēkiem. Un tā kā man šīs grupas šobrīd ir 4 reizes gadā, tad es pieķeru sev pie domas, ka es esmu visu laiku konstanti ar cilvēku grupām, vai nu es arī vēl pa starpu arī pati veidoju kaut ko jaunas, kādas, jaunas lekcijas klāt, vai es tad nodarbojos ar šo pārdošanas darbu, un lai to grupu savāktu, un brīžam arī intervijāpsēs arī pati daru cilvēkiem fiziski līdzi, to, ko viņi dara, to es arī daru, lai es mums labāk sajustu. Un sapratu, ka man tikai paliek laikam jūnijas 1 mēnesis, kad man nav vairs grupas, un vēl man nav jāpārdod, jo pārdošana sāksies jūlijā, un augustā man ir nākamā grupa. Un ir skaidrs, ka 3 gadu šādi nostrādājot, es vienkārši sapratu, ka es esmu izdegusi, un tad arī visam sajūtu to enerģiju, ka vairs arī tie cilvēki nepiesakās. Un tā es sēžu Ziemassvētkos, pirms Ziemassvētkiem, kaut kad decembra sākumā palaidu nākošo informāciju par grupu, vai ne, un es te viena skaistiņa gudriņa sēžu un ceru, ka visi cilvēki mani atradīs, vai ne, un nāks un gāzīs apkārt to kursu, bet diemžēl tā nenotiek. Protams, informācija līdz tiem cilvēkiem jāspēj aizvest. Un tāpēc es arī turpinot sekot tavam profilām, un arī šajā Anda kursā bija, manuprāt, tava bezmaksas lekcija par zīmolu, un tā kā pamazām tās lietiņas lieku tā kā klāt kopā. Nu, lūk, un ir šis decembris, un es esmu palaidusi pat reklāmu. Tas nekas, ka es 3 nedēļas vēlāk uzzināju, ka viņa nav bijusi palaista. Un es pirms Ziemassvētkiem ar saviem 2 cilvēkiem, kas ir grupā, un saprotu, laikam vairs man darbiniekiem nevajag. Visi, kas ir gribējuši tos GAPS kursus, ir izgājuši. Laikam man vienkārši jāatcēt tā grupa ir. Un tad bija šis tavs piedāvājums zīmolu kopstrādes diena, 18. decembris, uz kuru es uzlecu. Man vajag to pozitīvo spērienu pa pakaļu. Un šis ir arī tās publisks paldies tev par to, ka tev tas lieliski izdevās. Un es, protams, aizgāju palūrēt, kur tās reklāmas tur dara. Izrādās, viņa vispār neiet tā reklāma, naudiņa nav noņemta, jo izrādās nesavietojās Instagram un Facebooka formāts tajā reklāmai. Un ja viens kaut kas tur nenoiet, tad viņi vispār nepalaiž. Nevis palaiž vienā platformā, nepalaižās vispār. Es atjaunoju to reklāmu ne tikai kursam, bet arī bezmaksas webināram, ko es esmu iemācījusies, ka tas ir jādara, jāpiedāvā cilvēkiem bezmaksas saturs, jāpastāsta par kas vispār tas GAPS tāds ir un ko mēs kursā darīsim. Un īstenībā ar šādu webināru esmu parasti taisu tā, ka ar to vien jau cilvēks var sākt rīkoties veselības labā. Un ja viņš nolems nākt uz kursu, viņš webināra dalībniekiem tātad būs šis te atlaides piedāvājums, un tādā veidā tas, protams, veicina pēc tam grupas sakomplektēšanos. Un tātad es pirms Ziemassvētkiem sēžu 2 cilvēkiem grupā, 2 pirkumiem, un domu, kad man jāceļ vienkārši, no jaunā gada jāceļ šis kurs, jo vienam to vairs nevajag. Un tad pēc šīs efektīvās dienas kopā ar tevi un 2 pārējām dāmām uzņēmējām. Es, protams, par sevi tā kā baidos teikt uzņēmēji vai biznesmeni. Nē, tas nav par mani. Un interesanti, ka šīs patiesībā tematiski sagāja ļoti skaisti kopā mūsu 3 tēmas, kurās mēs darbojamies, jomas, jo es tā kā strādāju cilvēkiem par to iekšiņu, kā izskatīties labāk no iekšiņas, jeb kārtojot uzturu, kļūt veselam vai veselākam. Un otras pārējās dāmas bija par to, kā sevi vēl skaistāk padarīt no ārpuses, gan caur kvalitatīvu kosmētiku, gan caur skaistu dizainēto apģērbu. Un jā, šī diena man iedeva tādu vienkārši praktiskās dažas idejas momentā, ko izdarīt. Tātad es ne tikai webināru izsludināju, es arī webināram uzliku reklāmu.
Un tā, protams, tā bija naudas investīcija, bet tā 100 reizes atmaksājās, jo man pieteicās dažās dienās 500 cilvēku uz to webināru. Un man pirmo reizi bija situācija, ka man gāza apkārt to Zoom istabiņu. Parasti tā piesakās, atnāk varbūt 30 cilvēki, ja labi, varbūt 35. Un man ir 100 cilvēku, un pārējie klauvē pie durvīm, un es nevaru ielaist. Un tikai pēc tam es sapratu, ka tas bija tas limits. Un tu man arī devi nākošo padomu, ka nākošajā reizē tā tad jāpiemaksā klāt Zoom šim te kaut kādiem tiem settingiem, lai atvērtu Zoom dieviem, lai atvērtu durvis vairāk cilvēkiem. Un tā kā mani nogāza nost no kājām īstenībā tā cilvēku interese, un tas, ko es sapratu, kad es joprojām esmu procesā, es mācos pieņemt reklāmu un pārdošanu kā ļoti normālu, teiksim tā, biznesa daļu, jo līdz šim ir tāda pretestība, latviskā mentalitāte, tā taču ir uzbāšanās un tā tālāk, un kas jau gribēs mani atradīs paši, vai ne? Un tas, kā tas uzrāva augšā, man šobrīd tātad pēc šī webināra, man ir ļoti labs šis pārdošanas procents no webināra dalībniekiem, un cilvēki vēl nāk klāt, un man šobrīd ir grupa 40 cilvēkiem, un mums vēl ir kādas, 10 vietiņas mēs vēl varētu paņemt. Tā kā tas vienkārši no pilnīgas bedres, un man nevienam nevajag, vai gaps, visi jau zina par gaps, jo es tomēr runāju par to 10 apmēram gadus, un līdz grupai, kas aiziet, un cilvēki tā spridzina, un vienkārši jau bliež tur bildes, brokastis, buljonus. Mēs pat vēl neesam kārtīgi pirmo nedēļu pabeiguši, ja? Lūk, tāds ir mans stāsts, kā es iepazinos ar tevi, tagad arī klātienē, tā kā paldies tev par šo pieredzi. Un man tāda ļoti liela mācība, jā, ka nevis sēdēt stūrī un pieticīga latviskajā mentalitātē gaidīt, kad visi mani atradīs, kuriem mani vajadzēs, jā, bet kad iet ārā un nevis ielikt postiņu vai informāciju par kursu vai webināru tikai manā lokā, jo manējie jau varbūt tiešām lielākā daļa ir zina, ko es varu iedot, un varbūt liela daļa ir arī 100 cilvēku šos kursus jau ir izgājuši. Bet iet ārā ar reklāmu, tas aizsniedz daudz tālākus cilvēku lokus, un lūk, izrādās, tik daudziem tas ir nepieciešams, vajadzīgs, un vairākas man dāmas uzrakstīja, paldies par šo webināru ierakstu. Starp citu, ierakstam joprojām var pieteikties, jo arī grupā vēl var nākt mums pieteikties. Mēs esam pašā pirmajā nedēļā, pašā sākumā, vietiņas vēl ir, un vairākas dāmas rakstīja, paldies par to webināru, es to informāciju vien jau sāku rīkoties savai veselībai par labu. Tā kā tāds ir mūsu sapazīšanās stāsts no abrīnošanas, no iedvesmošanās attālināti vairāku gadu garumā, līdz sapratu, ka man ir tā Diana jāsatiek un jādabū tavs tas foršais būsts, spēriens, pieredze, tavs redzējums no malas, arī šo citu tāmu redzējums no malas. Un tas bija īstajā brīdī un īstajā vietā. Jā, tā kā tāds mācīšanās process, un tas gada darbs. Un tagad 3,5 gadus es darbojos kā uzturu speciālisti, jo man ir uzturu speciālista diploms. Jā, es vēl mazliet pateikšu paldies tev par šo stāstu, un arī te ir vairākas meitenes, kas saka paldies par šo stāstu un caurspīdīgo un nenoklusējot detaļas, jo, zin kā, skaidrs, ka ir forši, kas ir katra mūsu ekspertīze, bet mēs bieži vien nezinām, kas notiek aizmugurē, kas notiek fonā. Mums tā liekas, ka mēs visi esam piecēlušies un tikai daram savu darbu, vai ne? Bet tur ir tik daudz lietas fonā, kas notiek ar to pašu pārdošanu, iekšējiem lauzumiem, enerģijas līmeņiem, ar kaut kādiem procesiem, kas strādā, kas nestrādā, ka es domāju, ka mums kā uzņēmējām, kas klausās, tas ir arī interesanti, kā arī tev arī biznesa procesi ir kaut kādi jārisina. Un es man ļoti esmu priecīga, ka tik daudz pieteicās, jo es savukārt par tām brīvdienām biju pilnīgs dārzenis. Man vispār, es nevarēju salikt A plus B, un es nekādi ne webināri, neko es no Instagram turējos pa gabalu, man kā bija tāds ļoti zems tāds enerģijas un darīšanas līmenis. Tāpēc es priecājos, ka tev savācās tā grupa un diezgan jaudīgi, tā kā forši. Bet jā, pastāstīja par to gaps, par to, ko tu dari, un kas ir tā galvenā doma, vai galvenās domas tam visam tavam darbam. Jā, paldies, redzēju komentāros par to īstumu, ko cilvēki novērtē. Jā, tā ir viena no manām dzīves vērtībām, gan privātā dzīvē, emocionāli, gan arī profesionāli, kad es eju ar sirdi uz dēlnas, ar kādiem nerviem dažreiz, bet es arī dalos ar savu pieredzi, ka arī mans uzturs kādreiz nav ideāls, un kā grupās cilvēki zina manus grēkus, un arī publiski es nebaidos veikalā, ka man Rimi ieraudzīs kāds, kas tur abalē groziņā krosāns, šausmas, vai ne? Es stāstu, kā ir, lai tieši otrādi cilvēki mani nocelt no tā piedestāla, ka es esmu tepat starp jums. Un, ak, Dievs, tikai katrā grupā, no katras grupas cilvēkiem turpinu mācīties. Piemēram, tagad šajā grupā man ir mērķis nopirkt mazo bulletproof, vai kā to sauc, to mazo blenderīti, lai es varu taisīt savu mandeļu pienu kafiju no rīta, kuru es dzeru,
un joprojām izmantoju saldo krējumu, kas nav GAPS atļauts, ja? Kur ir laktoze iekšā. Tā kā, un pagājušā grupā es nopirku dehidratoru. Iedvesmojoties no cilvēkiem grupā, tā mēs viens otru pieturam aiz rokas, iedvesmojam, un es joprojām turpinu mācīties. Tātad, ko mēs grupās strādājam, gan grupās, gan tātad, kā uzturs speciālisti arī konsultācijās, privāta klīnikā, GAPS uzturs. Tātad tas saīsinājums GAPS, varbūt, visticamāk, cilvēkiem neko neizsaka. Tā ir abreviatūra, jeb saīsinājums, lai mums nebūtu katru reizi jāsaka gremošanas trakta un psiholoģiskos traucējumu sindroms un tam atbilstošā ēdienkartē. Tātad tas ir saīsinājums no šī medicīniskā sindroma, kam ir atbilstoša ēdienkartē. Ja gribiet GAPS diēta, es vairāk to par GAPS uzturu saucu, vai par GAPS uztura protokolu, vai GAPS filozofiju, jo GAPS nav tikai par ēšanu, GAPS ir par dzīvesveidu jau tālāk. Un tie galvenie principi tātad būs. Mēs izņemam no ēdienkartes ārā 3 saliktos oglehidrātus, jeb cukurus. Cukurs, par ko es biju runāt. Bišķiņ tev vienkārši iegooglēt tad vēlreiz, kas ir interesanti, ka tas ir gremošanas trakta un psiholoģisko traucējumu sindroms. Jā. Nozīmē, ka jau gremošana tas ir vēderā, bet psiholoģija tas ir galvā, vai ne? Tieši tā, pareizi, Diana. Tātad autore dod cilvēkiem apsolījumu, jeb rāda savu sapratni, kā ķermenī viss ir saistīts, un kā gremošanas trakta veselība sakārtota, vai attiecīgi, ka tur nekas nav kārtībā, ietekmēs to, kā strādā mūsu smadzenes. Un kā tu saki, nevar salikt kopā 2+2, vai tur hauss, vai enerģija, vai kas pa svētkiem, tu neesi vienīgā. Mums izsitās arī tas režīms un gulēšanas režīms un sportošanas režīms, un varbūt neveselīgāks ar tās ēšaniņas sanāk, kā jau pie svētkiem. Un tas ir tāds labs brīdis, kā saprast, ka jā, arī tas, ko es ēdu, protams, un ēdu, ietekmē to, kā strādā manas smadzenes, mana pašsajūta, mana spēja fokusēties un strādāt arī. Un bērniem tas būs mācīties burtiņus un cipariņus un reizrēķinu visu pārējo. Studentiem skaties sesiju tagad janvārī. Tā kā būtībā šī vēsts, ko GAPS autore mums nes, viņa jau nav, kā lai saka, arī pirmā, kas to saka. To jau teica mūsu medicīnas tēvs Hipokrats tos 1000 gadus atpakaļ. Un GAPS autori arī ļoti citē Hipokrātu viņas grāmatās un lekcijās, un viņi saka, jā, kad visas slimības sākas zarnās. Un es cenšos lietās dzīvē atrast vienmēr pozitīvo pusi, un es piebilstu, bet pagaidi, ja jau slimības sākas zarnās, tad arī veselība turpat sākas pareizi. Un atliek pēdiņās tikai sakārtot gremošanas traktu, lai to veselību vestu uz labu. Praktiski tā kārtošana nav nebūtu tik vienkārša, bet tas ir katram izdarāms, jo tas iet cauri virtuvi un šķīvi. Šis ir par uzturu kā terapiju, tātad dziedinošs uzturs, kas katram cilvēkam iedos maksimāli iespējamo. Cilvēkam ievērojot šos principus, katrā ķermenī un katrā pat vienas ģimenes, katram cilvēkam pat ēdot viena veida uzturu, katrs organisms zinās, kas ir prioritāti sakārtot un kas var gadīt un kas pēc tam. Tātad būtībā mēs kārtojam gremošanas traktu, un tie 3 lielie, lai tas nebūtu tāds beigas abstraktais termins, kārto gremošanas traktu, kas tas tāds ir, no kuras puses praktiski, ko tas nozīmē, ja? Ko var sākt darīt. Un tad man nesen atnāca tāda, man cilvēki dažreiz saka, man izdodās vienkārši paskaidrot sarežģītas lietas, varbūt tieši tāpēc, ka caur šiem piemēriem no sadzīves vai no ikdienas situācijām. Un man nesen atnāca asociācija ar māju, mēs ķermenis kā māja, es varu iedalīt gremošanas traktu 3 stāvos, tā kā 3 stāvu māja. Var atrast arī bēniņus, kas būs mute un barības vats un pagrebiņu, kas būs jau tur, kur dzīvo hemoroīdi, ja taisnā zarna. Bet tā galvenā lielā sadaļa, pie kuras mēs strādājam ar GAPS visvairāk, tātad būs šie 3 stāvi. 3. stāvā dzīvos gremošanas stacijas, jeb gremošanas enzīmus izdalošie orgāni. Tur mums būs 3 istabiņas, kuņģis, aizkuņģis un aknes ar savu žultspūsli. 2. stāvs ejot uz leju tievās zarnas, un 1. stāvs ejot vēl uz leju resnā zarna. Un tad katrā stāvā mums ir darāmais darbiņš, mums jāuzlabo gremošanas enzīmu izdale, gremošanas efektivitāte, tātad jāatbalsta kuņģa darbība, aizkuņģa darbība, aknu darbība. Mums ir jākārto šis leaky gut, tievā zarna, kas ir tā gļotāda, kas tur nav vesela, kur tie enterocīti, kā GAPS grāmatiņā skaisti parādīts tā bildīt ar slimu un veselu enterocītu. Nezinu, vai var redzēt šeit, ja?
Un tā šūniņas, tātad, ja viņas nav veselas, tad mums ir taisna vaga, kā taisnas ceļš uz autoimūnām diagnozēm. Tāpēc, ja pie manis atnāk cilvēks ar kādu autoimūnu diagnozi, man pat neinteresē, protams, man interesē uzturu speciālistam, kā viņi izpaužās konkrēti arī, bet pēc stingri ņemot, es acis saku, ir līkīgi gati un jākārto zarnas, un beigās gaps ir viens no ceļiem. Ja? Un tātad tas ir ļoti, ļoti būtiski gan uzturvielu uzsūkšanai, gan detoksikācijai. Abos virzienos šīs līkīgi gati ir jāsadziedē. Kā tāds filtriņš, kurš izlaiž cauri pašu mazāko vienu sagramoto pērlīti. Ja tur izplēsti caurumi, tur iet viss šurpu turpu kā vēlās. Ja? Un resnā zarna, kur tas mikrobijams, ja tā mikrobiota dzīvo, tad mums jāparūpējas par labāku, spēcīgāku labo baktēriju populāciju un jānebaro, jeb jāvājina šīs te patogēnās baktērijas. Tātad, lūk, es sadalīju to abstrakto gapsta kā uzdevumu, vai kārtosim tagad zarnu traktu, kā Hipokrāts ieteica, vai kā gapsta autori ieteica. Es to pašu informāciju tā kā sakratu burciņā un izberu uz galda citā kombinācijā, tā kā šķērvietumā rādu. Praktiski, ko mēs varam darīt. Un tad pretīm šiem uzdevumiem mums iet tie superprodukti, kuriem mēs reāli dziedinām. Tātad tie 3 principi, ko mēs ņemam ārā, 3 cukuri, ir cukurs, par ko jau tagad visi runā. Protams, baltie milti arī, bet balto miltu tajā rindiņā tur būs ne tikai kvieši, tur būs arī auzas, arī bezglutēna milti, tur būs arī rudzi, tur būs arī rīsi, tur būs arī griķi, tā kā iet ārā visi graudi. Un ne tik daudz glutēna dēļ, glutēns pat par sevi nav nekas baigi labiņais arī mūsu ķermenim, bet galvenokārt cietes dēļ, jo ciete ir cukura polimērs, ja tā var teikt. Ciete... Tā paga. Griķus nevar. Bet redzi, kā cilvēki, kā uztver informāciju, uzreiz mēs dzirdam, ak šausmas, nevarēs vairs to, arī kartupeļi iet ārā, arī kukurūzi iet ārā. Jā, klausoties šo vajag elpot. Jāsaprot, Diana, ka tas tev un jebkuram cilvēkam, arī man, kad es pirmoreiz to sāku tajā 14. gadā, 10 gadus atpakaļ, tas ir process. Kamēr mēs ēdam smalkmaizīti, vai es sagrēkoju ar to krosānu, kur, protams, ir kviešu milti, tikmēr tos griķus es lieku mierā un ēdu uz veselību. Tad, kad es sākšu to procesu no smagā gala tīrīt, cukuru, pārstrādātus tos visādus saldumus, kur hidrogenēti iet tauki iekšā, visādas augu eļļas, kur būs tā kā ļoti daudz, tas smagais gals, tiešām tie baltie milti, kuri vispirms, un tas cukurs, kur vispirms. Un tā, ka es esmu to noņēmusi, tad es skatos, kas ar manām auzām no rīta puķi, veselīgā puķi. Jo vajag te ir sašuturs cilvēki, ja te ir arī raudi pa griķiem, vai prasa, vai kvīnojam bulgurs ir ok, un te ir vispār konditori, ja, kas saka uz redzēšanos. Jā, lūk, tātad šī cilvēku arī reakcija un arī tava reakcija ļoti, ļoti parāda labi to mūsu, redz, Latvijā mēs dzīvojam un mums ir ļoti, es teiktu, izteikta, izsmalcināta varbūt šī konditorija, šī bulciņu, maizīšu, kūciņu, tortīšu, kliņģerīšu, makaronu. Mums viņas ir reāli labas, es vienkārši smēžu tās pašu portugāļu vai spāņu, kas vispār vienkārši balts klūtis. Man bija iespēja dzīvot Norvēģijā. Protams, ja tu aizies kaut kādiem krūtākiem veikaliem, dabīgi tur būs kūks izsmalcināts arī, bet tādā ikdienas līmenī tu aiziet uz veikalu, tu vari nopirkt tos boles, kas ir ar kardamonu, tāda apaļa bulciņa vienkārši, ja tu viņu ieštopē, pilnīgi bez nekādas baudas. Jā, tā ir ļoti viegli atteikties. Jā, un Latvijā mums ir šīs, ka tu ej garām maiznīcē, un es pati esmu iekritusi Gustava maiznīcā, vienkārši tā kā man deguns tur ievelk, ja? Tāpēc, ka nenormāli laba smarža, un es te pārdevēju prasu, kā jūs varat to dienu nostrādāt tajā smaržā, vai mums vislāk gribās tās būciņas ēst. Viņi saka, kāda svaiga tur šokolādes maizītes iznāk ārā no tās krāsas, jā, tad es kādu apēdu, bet principā viņai gan ir vienalga, pieradusi, vai ne? Bet mēs, kas nestrādājam konditorijā un neražojam tās, necepām tās maizītes, mums tas joprojām triggerē tās smaržu kārpiņas, triggerē smadzenes, mums saistās ar to labsajūta, mirklis sev, bauda, kaut kas garšīgs, ātra enerģija, ja? Tāpēc latvietim ar latviešu dvēseli un vēderu tiešām tieši cietes tā rindiņa ir grūtāk pat nekā varbūt cukurs pats. Jo man daudz saka, es vairs cukuru nepērku, jā, ļoti labi. Bet ja sāktu skatīties, kur cukurs patiesībā ir iekšā, ja mēs iepērkamies lielveikalā, marinētos gurķos, sīķē, žāvētam lasim un kečupām, mēs nerunājot, ja, ir cukurs visur klāt.
Bet tā arī jau būtu tā kā bišku matu skaldīšana. Mēs tur varam iet, lasīt tos labelīšus lielveikalā arī, bet sākam ar lielajām lietām, ar to bulciņu. Ja? Un tiem griķiem pēc tam, līdz mēs nonāksim, kad griķis būs pēdējais ogļhidrātu avots. Vai pēc loģikas ir tā, ka tu, jo tu tā kā atsakies no kaut kādām lietām, tev ķermenis viņus pēc vairs neprasa, un tad tev beigās vieglāk atteikties arī no vēl kaut kā? Jā, Riko komentārā, tas cukurs arī zaļos zirnīšos, tieši tā. Par to es varu pateikt, piemēram, man zaļie zirnīši ļoti garšo pašai, un tad, kad es izvēlos viņus nobaudīt, es zinu, ka tur ir cukurs, es nosvētu, piedodu, izbaudu un aizmirstu. Ja? Tā kā caur savu praktisko es rādu, ka varbūt nevajag iet uzreiz tajā perfekti iekšā, jo perfekcionisms rada papildus stresu, un papildus stress nav draugs labai gremošanai. Vai var mainīt saldumu atkarību? Jā, var, bet tas nebūs ātri. Man pašai, es teikšu godīgi, joprojām garšo tas krosāns, garšo šokolāde, kāds saldējums, un es nevaru pateikt, ka es pēc 10 gadiem gapsā esmu pilnīgi brīva no cukura atkarības. Tā kā es saku, es ikdienā esmu 80, varbūt biežāk 90% tādajā gaps principos iekšā. Bet tā Klau mērķis ir pilnībā no šī atteikties, vai to veidot kā tādu, nezinu, detoksu tur reizi gadā šādas? Jā, labi jautājumi tev, Diana. Šī ir terapija. Gaps autore grāmatā mums stāsta, lai šis uzturs iedotu maksimālo tavai veselībai. 1,5–2 gadi ir tas maksimālais laika nogrieznis. Jā, tieši ļoti tipiska tava reakcija arī, ak, Dievs, jo redzi, ka mēs sākam runāt par ēšanu, par diētiņām kādām, vai ne? Mums liekas, 21 diena kūre, tur tāda, sulu kūre, 21 diena parzīta protokols, mēnesi, ko es varu maksimāli sevi tā kā samotivēt, ok, un tad es saņemšos un pieturēšos, lai pēc tam atkal dzīvot pa vecām. Nu, redzi, tur tā atšķirība no tām ātrajām diētām, gaps aiziet jau no šķīva revidēšanas, no uztura ikdienā jau uz dzīvesveidu. Ja tas kādam dod mierinājumu, ok, tu vari ievērot šo kādu laiku. Šī ir terapija, pēc definīcijas tā ir terapija, lai vēlāk, sakārtojot to gremošanas traktu, palīdzot ķermenim strādāt arī šeit galvā labāk, lai vēlāk tu varētu ēst visu. Jo gaps uz terapiju... Tad jau pie cerības tārs, pastāst vairāk. Jā, tātad gaps, pabeigšu to sarakstu, ko mēs ņemam ārā. Es ņem ārā 3 ogļhidrātus, kurus visus vieno glikoze. Tātad, bišķi tagad ķīmijas, ja, stunda. Tātad mums ir cukurs, saharoze, cukurčaukā. Tas ir cukurs, kas ir disaharīds. Ko tas nozīmē? 2 bumbiņas. 2 pērlītes, ja tā vieglāk. Viena pērlīte ir glikoze, otra pērlīte ir fruktoze. Tas ir mūsu galda cukurs. Otrs mazais disaharīds ir piena cukurs laktoze. Atkal disaharīds, tātad 2 pērlītes, glikoze, atkal 1 pērlīte, galaktoze ir 2 pērlīte. Un trešais, tas lielais, tas latvietim grūtākais, ko izņemt ārā, ir šī ciete, kas sastāv tikai no daudzām glikozes pērlītēm, gara virtene un sazarota virtene. Milzīga molekula, kuru lielākā daļa cilvēku nespēja labi sagremot. Tātad, ja tu pamanīji glikoze bija visos 3 šajos ogļhidrātos, tātad glikoze ir tas, ko mēs cenšamies mazināt uz terapijas laiku vai ideāli izņemt ārā pavisam. Bet tas nav tikai par gribas spēku. Ja būtu tikai šī ņemamo produktu nost pieeja, mēs tiešām dabūtu trenēt, man tā gribās to ātro saldumu, to kārmu, to krosānu vai to kaut ko garšīgu, jo smadzenes jau prasa to glikozi, smadzenes jau prasa, ķermenis mums prasa enerģiju, tāpēc ļoti liels fokus, un tad, kad ir ģimenē bērni, pusauģi, un arī normālam vidusmēra pieaugušiem, kuram nav baigās veselības problēmas, ka ja ir laiks vairāk rīcībai, es iesaku sākt no tā pilnīgi cita gala, no tā, ko mēs liekam klāt. Jo gaps dziedina ķermeni, gaps dziedina zarņus. Visos šajos 3 stāvos notiek dziedināšanās process, bet kā te viņš notiek? Ne no zila gaisa, ne no karmas, ne no salātlapas, tiek liekti klāt ļoti uzturvielām blīvi bagāti produkti. Buljons, es domāju, to jau tagad mēs dzirdam apkārt šur un tur, pat ārpus gapslokos.
Buļļons, gaļas kauliņu vai zivs buļļons būs tas, kas dos dziedinošo efektu, kas piegādās kolagēnu, taukskābes, aminoskābes, hialuronskābi, chondroitīnu, glikozamīnu, minerālus un daudz citus elementus, kas būs resursu. Es pateikšu arī, ka Silvija ir ķīmiķi, ja? Tā kā viņi nemētājas vienkārši ar sarežģītiem vārdiem, viņi saprot, ko viņi runā. Bet Klau, tas nozīmē, ka mēs vienkārši sevi pabarojam, lai mums negribētos to, kas mums atkal nenāk tik par labu. Tieši tā. Es vienkārši iedomājos, var jau kaut ko uzēst, to pašu krosānu vai kaut kā saldumiņu, bet viņu negribēsies tik daudz, jo tev jau ķermenis būs dabūjis to, ko viņam vajag. Jā. Un ja tu pagaidām jau viens mazais solīts, kā ēst to krosānu, ir uzsmērt nenormāli biezu sviestu šķēli virsū. Vajag vai nevajag? Tas ir pārējais procesā. Tā kā, ja vēl cilvēkam tā kā nav ne mērķis, ne vajadzība, ne vēlme tagad iet baigi gaps uzturā, baigi tīri, ja tu to krosānu turpmāk ēdīsi kopā ar daudz sviesta virsū, jā, tu saņemsi to cieti, jā, tu saņemsi to glikozi beigu galā, bet tie tauki klāt, tev iedos ātrāk sāta sajūtu, un tauki klāt palēninās glikozes nonākšanu asinsritē, un tev nevajadzēs apēst 2 vai 3 kā citu reizi, varbūt tev pietiks ar vienu krosānu. Tā kā tas ir tāds jau... Tātad buļļons bija viens superprodukts, kā es to saku. Šie tauki ir otrs superproduktu grupa drīzāk, kuri mums jāmācās likt vairāk klāt. Ja, piemēram, cilvēkam, kuram ir brokastīs liesā auzu putra līdz šīm, it kā veselīgā, un odziņas klāt un beztauku jogurts, ja, tad turpmāk, pat atstājot to putru, ja cilvēks liks klāt ļoti daudz sviesta tai putrai, un nevis beztauku jogurtu, bet traknāko iespējamo jogurtu, skābo kreimu vēl labāk, tad jau atkal tā glikoze lēnāk strādās ķermenī, lēnāk uzšausies cukurs asinsritē, un būs vairāk enerģijas, ne tikai tās ātrās no glikozes, no pietas, no putras, bet no taukiem. Un tādā veidā mēs strādājam, ka mēs nevis tikai izvairamies no šiem te cietas produktiem vai cukura, mēs vispirms liekam klāt taukvielas pie visiem dārzeņiem, pie putras, pie tās maizes, pie krosāna, lai kas tas vēl būtu it kā neveselīgais produkts. Ja tu sāks likt vairāk taukus, tu pabarosi sevi ilgtermiņā, tu piesātināsi savu, tu mazināsi būtībā saldumu atkarību, saldumu kāri. Kā es bieži saku lekcijās, webināros, mēs pieaugušie, un īpaši, ka skatāmies bērni, kas iznāk no skolas ārā, mēs ķeram to snikeri, to krekeri, to čipsi, to vēl kaut ko, tad, kad mēs neesam paēduši. Ja mēs sevi kārtīgi pabarojam, un tajā buļļonā arī ieliekam vēl skābu kreimu kārot, varbūt olīveļu virsū, ja kad jau tauki ir buļļonā, mēs liekam vēl taukvielas klāt, buļļonam, visiem dārziņam, ko mēs ēdam, mēs sevi sātīgāk pabarosim, un tad mums tā kāja retāk paslīd. Katrs zina, kad jāiet uz veikalu ir pēdušam, pareizi. Ko mēs nopērkam veikalā, kad mēs atnākam iztelkuši, tur dieva zīmes, kas būs tajā groziņā, pareizi. Ja mums gribas normāli, smadzenē vajag ātru enerģiju, viņā vajag ātru cukuru, snikeri, vēl kaut ko, jā. Aizjām uz veikalu pēduši, cita bilde, vēsā mierā. Varam izdarīt savas labākās izvēles. Un trešais superprodukts tāda būs šie fermentētie, skābētie, raudzētie produkti, kas baros lūgto zārnu, resno zārnu mikrobiotu un visā ķermenī tie pēc tam strādās. Tātad, kā es teicu, bērni, pusauģi ar ģimenē, ja ir pieaugušais, kuram tiešām ir šī salduma atkarība ļoti izteikta vai tur nav varianti pagaidām atteikties no tās cietas vai no tās bulciņas, sākam ar to, ko liekam klāt. Buļļonu, taukus, fermentētos produktus, un pēc tam būs daudz vieglāk tīrīt to sarakstu. Un nepiesieties tam griķim sākumā šobrīd, bet sāk no smagā gala, no lielākiem grēkiem, un katrs mēs zinām tos savus lielākos grēkus, vai ne? Jā, liekam griķi mierā, piekrīt, sākumā. Tas ir arī tāds vēl kādu piemēru taukiem, labs sviests, kas vēl? Jā, par labiem taukiem gaps uzturā mēs uzskatām arī dzīvnieku taukus. Tātad tas ir arī speķīts, cūku tauki, jēra tauki, lielopu tauki, sviests kā govs piena tauki, gī, kas ir dzidrinātais, jeb, kā lai saka, kausētais sviests, kur mēs atdalām laktozi nost un kazeīnu nost, izkausējot šo sviestiņu, tie 18%, kas paliek, kas nav tauki, kad mēs pērkam paciņu veiklā, lasam 82% tauki, pareizi. Kas ir pārējais? Pārējais tā tad ir paniņu daļa, jeb tur būs gan kazīns, gan laktoze.
Sviestiņu izkausējot, mēs varam atdalīt šīs paniņas nost, un tad mums paliek tikai tīri govs piena tauki, kas ir šis gī, un tajos mēs varam cept, un dzīvnieku taukos mēs varam cept pannā, un kokoseļā mēs varam cept pannā. Tātad tie 3 tauki, kuros gapsieši cep gatavo arī pannā savu ēdienu. Mēs necepam augu eļļās, mēs necepam olīveļā, mēs lietojam olīveļu svaigā veidā. Tātad olīveļa būs šis augu eļļas labākais piemērs. Zīvju eļļa, protams, traknās zivis, mēnsu aknu eļļa, mēnsu aknas, lielopa aknas, būtībā jebkura lopiņa aknas arī varētu pie tauku daļas piesaistīt. Vispār tas ir superprodukts atsevišķi stāvošs. Kas mums ir labie tauki? Avokādo, mums ir traknākie piena produkti, traknākais krējums, ko varam atļauties veikalā vai tirgū, traknākais jogurts, bez piedevu jau tagad. Ola ar savu dzeltenumu vispār ir superprodukts, tieši ar to vērtīgo, ko dzeltenums iedod. Tā kā mums ir, jā, un katrā ēdiena reizē jābūt klāt ir taukiem. Un tauki, diemžēl, ir tā nicinātākā makro uzturvielu grupa gadu desmitiem cauri, sakot, ka mēs ēdiesim taukus, paliksim slimi un resni. Ja? Kas ir pilnīgs, kā lai saka, absolūti greizs redzējums uz visu šo tēmu. Un te lūk ir tāda grāmata, kas ir arī Gaps autors izdota grāmata, arī latviešu valodā pieejama tagad, kas saliek pa plauktiem visu šo pareizi. Tātad tauki, ēdot taukus, mēs nepaliekam slimi un resni. Mēs paliekam slimi un resni tieši ēdot pa daudz šos ogļhidrātus, tā skaitā cieti. Tas ir glikozes avots, tātad bērni mums ēdot šos no rītiem pasterizēto pienu ar pārslām, abi ir pilnīgi tukši produkti, neiedod nekādu uzturu vērtību, tur ir tikai cukurs un ciete, tātad un šķiedrvielas, kas varbūt labākais no tā visa, un cilvēkiem, bērniem no rīta ļoti daudz tā kā ir enerģija, tad aiziet uz skolu, viņam jānosēž solā vai bērndārzā. Viņš nespēja, jo viņam ir iedots ķermenī ļoti daudz glikozes asinīs, viņam tas ir jāizlēkā. Ja mēs pabarotu šādi bērnu no rīta, ar putru vai maizi, sviestmaizi, desmaizi vai pārslām ar pasterizēto pienu, graudu pārslām tātad, ja mēs viņam iedot tāds brokastis, tad būtu loģiskāk, ka viņš aiziet uz skolu bērndārzu vai mēs paši uz ofisu, ka mēs ļaujam izlēkāt ķermenim, ka mēs izdauzamies, mums ir enerģija, kur kaut kur ķermenim ir jāliek. Bet ko mēs darām? Mums jāsēž ofisā, mums jāsēž solā, bērndārzā, rāmi. Un tad, redz, bērni ir godīgāki bieži par pieaugušiem, bērni vienkārši nevar nosēdēt. Viņi tirinās, un tad ir šī uzmanības deficīta problēma, hiperaktivitāte, tie bērni nav mācāmi. Mēs pieaugušie, mums jau arī iekšā tirinās, bet mums taču jāsēž pie datora, tad tas stress aiziet iekšā, mandrāžu. Paiet stunda, mums atkal vajag to kafiju, atkal vajag to bulciņu darbā, jo enerģija ātri augšā, ātri lejā, glikoze asinīs, ātri augšā, ātri lejā. Un tātad mēs viņu neizlēkājam, mēs viņu tā kā iespiežam iekšējā stresā, viņa iztērējas, mums tomēr ar smadzenēm ir jādomā, tā arī glikoze patērē, un pēc tā mums atkal vajag nākošo būstu, un tā mēs dragājam sev pa dienu augšā lejā pa tiem amerikāņu kalniņiem. Tātad veselīgāks scenārijs būtu mums pieaugušiem un īpaši bērniem iedot treknes sātīgas brokastis. Jo tad varēs labāk strādāt smadzenes, mums nebūs liekā enerģija glikozes veidā, bērni varēs nosēdēt, būs vieglāk mācāmi, mēs varēsim fokusēties, atcerēties labāk. Tā kā to mēs visu pilnīgi griežam kājām gaisā, kas ir ierastās, kāda paradigma, kā mēs esam pieraduši ēst brokastis. Un kad atnāk grupās cilvēki mācīties šo Gaps uzturu, tad tipiskais pirmais jautājums, ko ēst brokastīs? Jo nav putra, nav desmaize un nav pārslas ar pienu. Ko ēst brokastīs? Un tad izaugt līdz tām mēnešu vai 3 mēnešu laikā līdz sapratnē, pats, es varu buļļoni brokastīs ēst, es varu vakardienas sautējumu uzsildīt, es varu ēst olas, cauraudzīti ceptu, zīvis, biezpienu, avokādo, aknu pastēti, aknas, gaļas mērci, dārziņus ar gaļas mērci, ka tā ir tāda mūsu, tā kā mēs esam tik ļoti pieraduši pie tā vecā, kā mums ir iestāstīts, kā vajag, un tā dzīvojuši, katrs rezultātu zina uz sevis, ar tādu dzīvesveidu, tādu ēšanu, tādām brokastīm, cik mēs veseli jūtamies, cik mums dienā ir enerģija, un ja kaut kas tajā visā nav kārtībā, varbūt kaut kas jāsaka darīt citādi. Griežt vēl visu otrā, tāda lielā ziņa šeit ir mazāk vai nemaz graudus, vairāk taukus pretī. Par to ir tas ir Gaps vienā teikumā, ja?
Labi, mazāk graudus un mazāk kartupeļus. Kartupeļi arī var stāvēt tur aiz tiem griķiem tajā tālajā rindā. Ja kādam, piemēram, vīriešu cilvēkam, kurš strādā fizisku darbu, nezinu, uz būvēm ārā, celtniecībā, uz ceļa, vēl kaut kur, viņš laikam nevarēs iedomāties savu dzīvi bez kartupeļiem visticamāk. Atnākot vakarā mājās, ir tā lielā vakara maltīte, un tad, protams, tur neiztrūkstoši tur ir gaļa un kartupeļi. Kartupeļus var piemānīt. Jā, kartupeļos ir ciete, bet mēs varam izdarīties tā, ka tā ciete ķermenī tik viegli nesagramosies. Un to mēs darām, pārvērš šo cieti par saucamo rezistento cieti. Tur nav nekāda maģija, tas vienkārši ir dabas likumi to nosaka. Un kā mēs to darām? Mēs kartupeļus apstrādājam termiski 2 reizes. Praktiski tātad, ko mēs darām? Mēs šodien, priekš rītdienas, sagatavosim savus kartupeļus, mēs šodien viņus nomizojam, sagriežam gabaliņos, uzvāram, jau ies daļa cietas ārā. Katrs, kas vārīs mūžā kartupeļus vai ceps kartupeļu pankūkus, zina to cieti, kas paliek tajā ūdenī, vai ne? Tā kā viņa nešķīst, viņa tur tādi graudiņi ir. Mēs to jau noliejam ar to noliejamā ūdeni, jau mēs esam daļu cietas jau aizvākuši, bet ne visu. Tagad tas kartupeļs viņam jāļauj atzist leduskapī vai vistabas temperatūrā, un nākošajā dienā mēs viņu cepsim pannā daudz taukos. Vai tai sviestā, vai gīsviestā labāk, vai dzīvnieku talkos, piemēram. Un šīs divkāršās termiskās apstrādes rezultātā tā cietas molekula, kas ir, kā es teicu, gara virtene, sazarota tā kā molekula, viņa maina savu bioloģisko struktūru. Viņa tā kā sačervelējās pati ap sevi savijās. Katra dāma, kurai ir mājās pērlīšu krelle, tā būtu asociācija ar cieti, plusā viņai būtu sānu zariņi. Ja viņa to krellīti var paņemt, savērt tādā mazā čupiņā, pareizi. Tagad tā ir rezistenta ciete, kas nozīmē, ka tagad enzīmiem būs grūtāk piekļūt tai katrai saitītei starp pērlītēm, jo tās saites tā kā iekšā noslēpušās. Un tagad nāk mūsu amilāze, kas ir enzīms, kas izdala aizkuņģa dziedzers, arī siekalās amilāze jau ir nedaudz, un viņa tagad grib sagriezt to virtenīti. Tā virtenīti ir sačurvelējusies ap sevi, un viņa neļaujās sagriezties, kas nozīmē, ka glikoze no šādas rezistentās, ja izmainītu struktūru cietes, būs grūtāk mūsu enzīmiem piekļūstama, un rezultātā viņa aizies lejā kā šķiedrviela, kur beigās resnajā zarnā to fermentēs baktērijas. Līdz ar to mēs no šāda kartupeļa uzvārīta, atdzesēta, uzcepta, plus vēl tauciņi klāt. Ja gadījumā kāda galējā cietas lodīte, tā pērlīte, tomēr tiks atšķelta, tur tie tauki atkal savu darbu darīs, viņi palēninās glikozes nonākšanu asinīs. Un tādā veidā mēs varam ēst savus kartupeļus. Jā, tas izklausās pēc laba cheat koda. Jā, tā kā ir varianti, ir daudz šādi mazie knifi, lai cilvēki nenobaidās, ja es nevarēšu kartupeļus, nevarēšu griķus, nevarēšu auzu pārslu, vai rudzu ķelmēnu rupmaizi arī nevarēšu, tad es nedaru vispār, tā man tas nedara. Griķus nevar 2 reizes vārīt, nebūs tas pats efekts. Man šo neviens nekad nav uzdevis šo jautājumu. Tīri tehniski, ja tā padomā, iespējams kaut kas tur varētu būt līdzīgs ar kartupeļiem, jo cieta beigās, redzi, cietas jau arī ļoti dažādas īstenībā. Un man reiz studenti uzdeva jautājumu, kāpēc GAPS atļauj ķirbjus, jo ķirbjos arī ir ciete? Jā, ir. Bet tā kā mēs fokusējamies uz to lielāko, visplašāk pieejamo produktiem, kur visvairāk ciete ir. Un tāds ķirbis pret, piemēram, kviešu bulciņa, protams, tur ir tā kā diena pret nakti, vai ne? Tā kā mums nav, visticamāk, ka īstenībā GAPS uzturs pat perfekti ievēros, īstenībā satur arī cieti no kaut kādiem dārziņiem vai no kā, jā? Tā kā nav tā matu skaldīšana, kam cilvēki tā kā uzdod šos jautājumus, vai to nevarēs, tā kā viņam mazliet tā kā aizved, nepareizajā virzienā. Jākoncentrēs to, ko var, vai ne, un kas īstenībā beigās būs labāk paēdis, pabarots. Tieši tā. To šķīvu mēs varam tīrīt būtībā bezgalīgi, jā, un iet, kur pavisam nav, bet kā es uzsvēru sākumā, tā apsēstība ar ēdienu arī jau nav veselīgais gals, kurā būt, jā, tāpēc daudz
Es teiktu, piemērs, kā es rādu, kā es ikdienā, it kā zinot GAPS principus, tomēr man ir ķelmāna maize, piemēram, leduskapī vienmēr. Viņa ir sakaltusi, viņa ir tur jau sabriedusi, bet tā reize, ka man, piemēram, gribēsies atvērt to mēnesu aknu, to konservu, un ar to maizīti kopā apēst to eļļiņu arī, un tās akniņas, es vienu pašu nevaru viņu dabūt to akniņu iekšā, bet, nu, tā eļļa, viss, kas tur ir kopā, ir trekns. Bet, kad es ar rupmaizīti tur salieku, tad es varu, un es nešaust sevi par to, tāpēc, ka, ak, Dievs, man tagad būs viena cietas molekula manā ķermenī, jā, pat vairāk. Nu, skaidrs, katastrofa. Klausies, ok, labi, šis par to ēdienu, tā kā skaisti, tas, ko mēs darām, te var aiziet tālu, mēs varam te tiešām skaldīt mans par visiem produktiem. Bet, vai tu vari uzskaitīt tos ieguvumus, ko tu reāli redzi sevi un klientus, kas iet cauri šim te GAPSam, kas ir tie reāli ieguvumi fiziski un psiholoģiski, ko patiešām redzēja, ka, nu... Jā. Tas, kā strādā GAPS pēc šī grāmatas apsolījuma, ka tātad sakārtojam gremošanas raktu, tas palīdzēs labāk strādāt galvai. To es tiešām redzu grupās ar cilvēkiem strādājot, tāds ļoti tipiskais, varbūt it kā ļoti, nu kā lai saka, nelielais ieguvums, bet tomēr tam cilvēkam tas ir ļoti būtiski, ir, ka, piemēram, pirmais gremošanas sistēmā samazinās vēdera pūšanās. Vēdera pūšanās ir kaut kas, ko mēs esam padarījuši par jauno normālo. Kuram nepūšās vēders, vai ne? Tā nebūtu jābūt īstenībā. Kāpēc mazāk pūšās vēders? Tāpēc, ka noņemot to cieti, mazinot cieti uzturā, mums nenotiek šī fermentācija restajā zarnā. Ja? Tātad tieši nesagramota ciete, nonākot sākumā tievajā un tad restajā zarnā, ir iemesls, kāpēc pūšas vēders, jo tur baktērijas viņu ēd, baktērijas tātad ne tikai ballīti rīko ēd, bet viņas ir elpo un izdala šo CO2, kas piepūš vēderu. Protams, cieta nav vienīgais iemesls, kas piepūš vēderu. Ir jau tāda FODMAPs, cita grupa ūkļhidrāti, kurā tagad neiesim, kas arī piesaista gan ūdeni, gan dod baktērijām barību, un viņas tur ņemās un fermentē, ballējās un elpo un izdala šo gāzi, kas mūsu vēderu piepūš. Tātad, ja cilvēkam šādi dzīvojot, tas vēders pūšās, noņemot to cieti nost, vairs mēs noņemam baktērijām šo barību. Un cilvēki pamāņā, ka vēders paliek plakanāks, mazāk pūšās. Dāmas ziņo, pat mēneša laikā iet nedaudz kilogramu nost. Arī tas sākumā varbūt pat uz tūskas rēķina, pēc tam uz tā, ka neienāk tik daudz tā cieta, tātad glikoze. Un mums vairs glikozes pārpalikums, kā enerģijas pārpalikums, nav jānoslēp tauciņos. Tātad mēs pārstājam uzkrāt liekos taukus, kas patiesībā nāk no ogļhidrātiem, nevis no taukiem pašiem. Un ūdens, tātad, kāpēc cilvēks zaudē svaru uz tūskas mazināšanās rēķina, te ir arī liederīgi paskatīties uz pašu vārdu latviski un angliski, jo skaisti tas mums tā kā vārds parāda, kāda daba ir šai molekulai. Ogļhidrāti, tātad ogleklis, kuram patīk būt ar apkārt ūdens molekulām. Un tā kā mēs ēdam ogļhidrātus daudz, ķermenis centīsies aizturēt ūdeni, piesaistīt, jo pēc dabas likumiem šis ogleklis, šis te glikoze un citi ogļhidrāti grib, lai viņam apkārt ir ūdens. Viņi tā ir uzbūvēti. Skatāmies visi augļi, kas ir, mums ir daudz ūdens arī tajā struktūrā iekšā, pareizi. Un tā kā mēs mazinam to cieti, lūk, mēs mazinam arī to tūsku, jo vairs neienāk ūdeni mīlošas molekulas mūsu ķermenī tik daudz. Ja? Tātad mazāk pūšas vēders vai nemaz, kādam nāk pāris kilogramu nost svara, tad saka labāks miegs, labāk strādā galva, kas parāda to zarnu un galvas saistību, ja? Mazinās šis brain fog, šis tāds enerģijas vairāk. Tā kā tie ir tādi āda tīrās dāmām, seja paliek labāka, ja? Tie ir tādi it kā maziņie ieguvumi, kas katram cilvēkam patiesībā nozīmē ļoti daudz uzlabotu dzīves kvalitāti. Saregulējās vēdera izeja. Man bija viena paciente, kurai bija problēmas iet uz teātri kopā ar savu kolektīvu. Kad pērk kolektīvus rindā biļetes teātrī, vai ne, blakus, viņa saka, es pirkšu atsevišķi pati. Kāpēc? Viņai jāpērk biļete pie pašām durvīm, lai gadījumā, kad viņai uznāks nekontrolējamās caurējas lēkme, viņa varēs paspēt aizskriet.
Tātad šim cilvēkam šādu nekontrolējumu būtībā, ja biežu caureju, mazināt, tas ir liels, kā lai saka, uzlabojums dzīves kvalitātei, pareizi. Tātad regulējās vēdera izēja, uzlabojās miegs, āda, enerģija, kāda mazā galva sāp. Tie ir tie tādi, ko es visbiežāk dzirdu, no cilvēkiem. Bet, un tad ir tas moments, kad dāmas iet atpakaļ pie sava ģimenes ārsta, parādīt savas analīzes, un tur nereti holesterīns ir augšā. Un ar GAPS ēdienkarti, sākot treknāk ēst, sākuma periodā, var holesterīns nedaudz palielināties. Un tad dāmām ir šī dilēma, ja man grupās pārsvarā ir dāmas, katrā grupā ir pa kādam kungam arī, bet pārsvarā ir sievietes, un viņam aiziet pie ģimenes ārsta, tā kā viņu ķermenis jūtās labāk, vēders pūšās mazāk, viņām ir labāks miegs, labāka enerģija, varbūt atgriežos kādai dzīves prieks, bet tas cipars tajā analīzē pats rāda, ka kaut kas ir slikti. Un, protams, daktori fokusējās uz šo, kas ir slikti analīzēs, un daktoriem ir guidelines, jeb vadlīnijas, līdz kuriem ir labi un aiz kuras cipari vairs nav labi. Un tad man šis klients bieži raksta pēc tam vēstules, ko man darīt. Es jūtos labāk šādi, bet man daktors saka dzert holesterīna mazinošus preparātus. Ja? Un te ir tas, ka mēs caur GAPS prizmu mēs skatāmies uz ķermeni kā uz vienotu veselu. Un tas ir tas, kā es strādāju cilvēkiem. Bet daktors varbūt nesaliek to visu kopā un redz tikai to holesterīnu ciparu. Un viņam ir norādījumi, ka tas tagad ir jāsamazina pārāk riskanti būt lielam holesterīnam paaugstinātam. Tā kā tas ir nākošais līmenis vēl par taukiem, mēs runājam daudz un holesterīnu tēmu, to mēs visu kursā mācāmies un tā. Tāpēc gapsieši no taukiem nebaidās. Gapsieši liek vairāk tauku. Ja te bija vēl vesels strīpu jautājumi, bet man liekas, mēs tur neiesim, jo tas ir katram individuāli diezgan. Tu varbūt varētu izstāstīt, kā var šos individuālos jautājumus risināt kopā ar tevi, vai arī varbūt tomēr pievienoties grupā arī katrs var uzdot savu individuālo jautājumu. Jā, grupas ir fantastisks veids, kā mācīties šo GAPS uzturu. Un tieši tagad mums 2. janvārī tikko startējām, daždienas atpakaļ startējām pagājušu ceturtdienu jauno grupu. Mēs kopā darbosimies 3 mēnešus, kuros tiek dots kursa saturs. Tur ir manas lekcijas par katru no šīm tēmām, ko mēs te ieskicējām, par gremošanas enzīmiem, par vēdera aizcietējumiem, par caureju, kā risināt, par taukiem runāsim, par enzīmiem, tā kā par gļotādu, par enterocītiem. Tur būs ļoti daudz materiāla lekciju veidā, jau iepriekš ierakstīt lekciju veidā. Un tad tur ir Zoom sarunas, kas mums ir, es šoreiz saliku tik daudz, ka parasti solu katru 2. nedēļu tās Zoom sarunas. Mums šoreiz nāk fantastiski vieslektori, tāpēc mums sanāks vairāk nekā apsolīts. Es vienmēr cenšos iedot vairāk nekā apsolīts kursā cilvēkiem, tā kā mēs tikāmies pagājušajā nedēļā Zoomā, tiksimies šonedēļ Zoomā atkal. Un tā kā būs vairāk nekā tās solītās, man kaut kāds 10 sanāca tikai ar mani Zoom sarunas, plus vēl 3 vieslektori. Un lūk, šie Zoom ir iespēja uzdot to savu jautājumu, privāto, individuālo. Mēs esam drošā vidē, mēs esam Facebookā slēgtā grupā. Ienāk grupā tikai tie, kas parakstījuši konfidencialitātes noteikumus, pārējo visus noteikumu starpā par cieņu, iesaistu un tā tālāk. Un līdz ar to mēs esam brīvi dalīties, cik mēs tālu katrs vēlamies ar veselības stāstu, un jo vairāk cilvēki dalās, jo vairāk var pretī atbalstīt. Tā kā ir vieta jautājumiem uz Zoom, kuras atbildu paplašinātā veidā, kur skaidroju, ja ne tikai saka jā, nē, ēst, ja, es dodu to motivāciju, sapratni rādu cilvēkiem, dodu to makšķeri īstenībā, ja, nevis to zivi. Un tad ir arī īsie jautājumi afišiņas grupā, kas ir, jā, nē, gričus var, nē, nevar, ja, tā kā tur tādi, lai cilvēks nestāv pie veikalā, pie ratiem un nesaprot, ko ēst, ko neēst, ja, ko pirkt, ko nepirkt. Tā kā tev būs vēl pa vieslektoriem? Šoreiz mums ir vieslektori, tātad Artūrs Čirps, mūsu viscerālais terapeits, nāk stāstīt par to, kā ar vēdera masāžu, viscerālo masāžu atbalstīt savu, dabīgi to nevar izdarīt attālināti, bet viņa zināšana par to gremošanas sistēmu, par to, kā viss gremošanas orgānos to veselību ietekmē tālāk visus pārējos punktus ķermenī un otrādi. Tā kā viņa zināšanas par šo ļoti plašas un pieredze liela, tā kā viņš nāk un parasti ir ļoti populārs kā vieslektors un pēc tam cilvēki grib pie viņa iet uz individuālo konsultāciju vai uz to vēdera masāžu pierakstīties. Tā kā viņš nāk sev atkārtoti. Tad mums ir Iveta Pleša-Rutule, mūsu holistiskā zobārste nāks atpakaļ. Šoreiz viņa nāks dubultā, gan caur ierakstītu iepriekš lekciju,
kur viņi stāsta par zobu labošanas materiāliem, mutes zobu veselību, un viņa nāks vēl arī uz Zoomu. Tātad tā būs iespēja cilvēkiem jautāt savus individuālos jautājumus. Un pirmo reizi, īpaši šajā grupā, mums nāk ginekoloģi, kas, es viņu nosaucu par holistisko ginekoloģi, lai viņa tāpat sev dēbē, mēs viņai jautāsim, Sigita Bukulovska, tātad viņa ir bijusi arī pie manas GAPS grupās mācīties, viņa ir studējusi ajurvedu, un es ticu, ka viņai ir tāda plašāks skatījums uz sievietes veselību, ne tikai varbūt tajā rietumu medicīnas rāmī strādājot. Nu, arī tieši bija jautājums par hormoniem, sieviešu gadījumā, tad līdz ar to viņi varētu atbildēt uz jautājumiem, vai ne? Jā, tā kā viņa nāks, tā kā lekcija, ko es viņai palūguši sagatavot, ir kā atbalstīt sievieti tieši hormonālo pārmaiņu periodā. Tātad perimenopauze, menopauze, tajā laikā, jo pārsvarā sievietes arī grupā ir plus mīnus arī šajā vecumā, un tā kā viņa būs liela pievienotā vērtība. Un ar Baibas Rudoviču atbalstu atļauju es arī izmantoju ierakstītu lekciju par to, kā iesākt fermentēt, tā kā pat pirmā lekcija, jo, kā tu dzirdēji, fermentētie produkti ir ļoti, ļoti būtiski mūsu mikrobiomam, mūsu veselībai. Tā kā šie būs vieslektori, bet vēl bez vieslektoriem, kas vienmēr ir tāda forša bonus, ir tāds, kā lai saka, tāds burkāns apsolītais cilvēkiem, kas varbūt tikai tāpēc vien izlem nāk uz grupu, bet ļoti liela pievienotā vērtība ir tieši pati grupas enerģija. Tas ir vienkārši fenomenāli, kā tas strādā, ka mēs virtuāli tajā slēgtajā vidē izveidojam to drošo vidi, un cilvēki ar savu darīšanu, ar savu dalīšanos, ar savu atbalstu citiem, mēs uztaisam tādu enerģijas virpuli, ka tur grūti palikt malā kādam īstenībā, ja? Un tā grupa man palīdz mācīties, cilvēki dalās ar savu pieredzi, un tas ir fantastiski, jā, tas ir daudz tās lielas, ko cilvēki varbūt pat, kas nav pie manis vēl bijuši šādās mācībās, nenovērtē, kas tur būs, vai kā tiek kaut kāda grupa, bet, jā, es daru arī pati cilvēkiem rādu, kas manā šķīvī, un šī 3 mēnešu GAPS apmācību grupa, šī ir tāda, pa viegliņo, pa lēniņo, pa mierīgo mēs tur darām. Vismaz man tā liekas, mums tāds ir uzstādījums, kas nozīmē, ka mēs 13 nedēļu laikā, mums ir 13 nedēļas kurs, tātad 3 mēneši, plus vēl viens bonus, ekstra bonus ir 4. mēnesis, kad materiāli pieejami, vēl var turpināt kāds kaut ko paspēt apgūt. Tā kā mēs viena lekcija nedēļā, ja viena tēma jauna nedēļā, un mēs ejam, katrā nedēļā ir uzdevumi, un mēs ejam uz priekšu, un, kā es saku, var arī pieslēgties pusjanvārī un janvārī, kamēr grupa ir pilna gan, vai ne? Ir kaut kur limits, kur mēs liekam to robežu. Vēl kādi 10 cilvēki varētu mums pievienoties šobrīd, un nav par vēlu. Mēs esam pašā pirmā nedēļā, pirmajās dienās. Tu teici par to bezmaksas webināru. Kur viņi var noskatīties? Bezmaksas webinārs arī speciāli, lai cilvēkiem būtu, tiem varbūt, kuriem vai nu šobrīd nedara grupas konteksts, vai nu pagaidām nevar atļauties par grupu mācībām samaksāt. Es tā, ka vēl padaru pieejamu, varbūt līdz kādam pusjanvārim turēšu pieejamu bezmaksas webināra ierakstu. Tātad bezmaksas webinārs mums bija 27. decembrī. Tiem, kas bija klātienē, tiem bija iespēja dabūt kursā dalību par lētākām naudiņām. Tiem, kas tagad tas ir jau aizgājis piedāvājums, bet joprojām webinārs ir ierakstā pieejams. Un man tiešām vairākas dāmas, šodien pat es ieliku atkal vienu storijā atsauksmi no dāmas e-pastā vēstules, ka viņai atkal ļoti noderēja kaut kādas jaunas idejas. Un tas GAPS ir tas pats, par ko es runāju, redz publiski visur, no visiem jumtiem tā teikt, bet tieši tie mani var būt piemēri vai cilvēku kaut kādi gadījumi, vai es arī pamazām veidoju to sapratni no cita rakursa, paskatos uz to. Tas ir nekad, kā es saku, nebeidzams lauks. Vienmēr tur var mācīties un apdeitot savas zināšanas. Un pat pieredzējušie GAPSieši, kurš pat bijuši grupā pie manis, saka, cik foršas atkal kaut ko jaunu nianses atdzirdēja tajā lekcijā. 2,5 stundas webinārs pats un stundas atbild cilvēku jautājumiem. Tā kā 3,5 stundas materiāls, un to var noklausīties un jau darīt. Un kur viņi var redzēt? Viņi var apskatīt saitīti uz... Šodien storijā es ieliku pie šīs te Ingas atsauksmes par webināru. Instagram profilā aizejot uz BioLink 3, tur viņš ir pašā augšā.
Piesakies bezmaksas webināram, tur ir maz Google forma saita, anketiņā, tur var pieteikties, un es atsūtīšu visiem. Tātad tiem, kas arī, es atvainojos vēlreiz tiem, kas toreiz netika tai dzīvajā, kas palika aiz tām 100 cilvēku durvīm, visi saņēma ierakstu. Un pat, kas nebija uz webināru, pat, kas piesakās tagad, visi saņems ierakstu, lai cilvēki. Tā ir tā mana 10. tiesa, ko es dodu cilvēkiem, vienkārši ņemiet par brīvu un dariet un rīkojieties, lai es būtu veseli veselāk. Es savu 10. tiesu došu trešdien. Man arī būs bezmaksas webinārs par zīmolu veidošanu. Es teiktu pa laikam vienkārši izstāstu visu lielo informāciju, lai viņi tur ir un viņi cilvēkiem ir pieejama. Un tā. Bet, Klau, te ir viens jautājums, ko varbūt varētu būt vērts atbildēt. Jo, lūk, te ir jautājums par to, kā GAPS var palīdzēt gadījumā, ja paliek slikta duša no trakniem ēdieniem. Es sākumā nolasīšu, kur atsauksmi no Paulas. Visiem iesaku GAPS kursu, man mazinājās vēdera pūšanās, lūdzu, tātad es to neizdomāju, uzlabojās ādas kvalitāte, mazinājās salduma atkarība. Prieks arī par apzinātākām izvēlēm. Paldies, Silvija. Super, Paula, paldies, ka padalījies ar savu pieredzi. Jā, par trakno ēšanu. Protams, ka katrs arī bez grupas, arī bez webināra var iegādāties GAPS grāmatu. Manā mājaslapā silvijābele.com. Tur ir, starp citu, pasties, kas man stāv tajā lapiņā dienu. Stāv no tava meetapa šitais te. Es pat izdomāju savu darbu, vai ne? Te stāv sarakstiņš ar jānē produktiem. Var atvērt to sarakstiņu, izdrukāt, nofotografēt un viss. Un turpmāk tā censties sev iepirkties, gatavot un ēst. Tā kā var šādā veidā. Arī grupās atnākot, mēs mācamies 1. klasi. Jānē produktus, kāpēc? Ar pamatojumu, kāpēc katrs ir kurā tur pusē. Bet pēc tām sākās tā individualizācija. Un grupā es cenšos cilvēkiem palīdzēt, cik vien es varu, arī skaidrojot katru cilvēku individuālo. Piemēram, man sākās caureja, vai man sākās slikta dūša, vai man vispār šķebina tā buļļona smaka, vai es nevaru to trakno iest, vai ka pa daudz iedu, man ir slikti. Tur jau tā ir katra konkrētā cilvēka situācija. Varbūt šis cilvēks nāk no veģetāra dzīvesveida kādu laiku, vai vienkārši ēdis liesāk, jo tā mums teiks, ka tā ir bijis pareizi. Šim cilvēkam, protams, konsultācijā, kad mēs runājam tikai konsultācijā, klīnikā, tad mēs runājam jau šādā individuālā līmenī. Grupā es daru labāko, lai cilvēkus atbalstītu, jo varbūt ne tikai vienam tā būs. Tātad tādam šim cilvēkam, kurš ir bijis veģetārietis, varbūt vegāns, vai vienkārši ēdis liesāku uzturu, šis tauku iekļaušanas vairāk uzturā process būs jādara lēnāk. Jo ķermenis nav gatavs. Uzreiz tauki gar lūpām gāžās, un man teica, štābeli tagad ēst daudz taukus, sviestu sākuši tagad visu brūķēt iekšā. Ķermenis nav pieradis, varbūt gadu 10 traknu ēdienu paņemt pretī, kas nozīmē, varbūt viņam žults neplūst tik aknas, neražo tik daudz žulti, varbūt tā neplūst tik labi, jo nebija pieprasījuma. Žultis dalās uz pieprasījumu. Varbūt kuņģis jau startā nestrādā visai labi. Tie būs tie cilvēki, kuri saka, es apēdu biespienu vai vairāk to gaļu un man paliek smagi kuņģī. Tā būs zīme, kad kuņģī skābe nav pietiekama. Un tie, kas nāk pie manas grupā, tie mācās, ka šīs istabiņas te 3. stāvā, viņas visi savā starpā sazinās ar mobilo telefonu. Vai ar 5G internetu informāciju aiziet, vai ar kleperīti brauks ar pajūgu, kamēr no kuņģa aizies message līdz aizkuņģa dziedzerim vai līdz žultspūslim. Tātad tas, kā strādā kuņģis, ietekmēs pārējās istabiņas, pārējos enzīmus arī. Un tad cilvēkam ķermenis pielāgojās. Ja man tā skāba kuņģī nav pietiekama, ar laiku tagad ķermenis sajūt, kad apēd biespienu vai sieru vai gaļu, tur ir štoperis, tur ir smaguma sajūta ilgas stundas. Ar laiku ķermenis saka tā, man tas tagad sāks negaršot. Smadzenes izdomā tehniku, kā mazāk apgrūtināt savu ķermeni un izstrādā šo te pretestību pret kaut kādiem produktiem. Man negaršo treknis, man šķebina buļļons. Tas nozīmē, ka kaut kas gramošanas enzīmos nav kārtībā. No dabas ķermenim vajadzētu spēt paņemt pretī gan taukus, gan olbaltumvielas, gan ogļhidrātus pareizā veidā spēt visu sagramot un izmantot. Bet, ja kaut kur štopējās, tāda vai olbaltums, tāda kuņģi nav kārtība, vai tas ir daudz tauku, tad žults nestrādā labi. Aknas nerada daudz pietiekami šo žulti.
Un tad mēs darām ļoti lēnām. Tad varbūt sākumā cilvēkam, kuram tie tauki šķebina no tā buļļona, tiešām jānosmēj tie burbuļi nost. Vai tas nebūs cilvēks, kurš liks nenormāli visu tagad skābu krēmu, sviestu, eļļu visu virsū lēnām. Bet labā ziņa šeit, Diana, ir, ka tas ķermenis pielāgosies, viņš pievilksies līdzi. Tātad, ja man šķebina no trekna ēdiena, tas nenozīmē, ka tev taukus nevajag. Tas nozīmē, ka tev vajadzēs ilgāku laiku, lai tu pieredinātu, atgādinātu savam ķermenim, kā bija izdalīt žulti, lai tauki varētu labāk sagramoties. Tad būs bišķi lēnāks, ilgāks process, jau tas individuālais tad būs klāt, ja? Nu, ļoti labi. Tas nozīmē, ka šī nav bijusi šis nav pirmoreiz jautājums uzpeldējušās cilvēkiem, tā reāli ir bijis. Un, tieši tā. Tas viss ir strādājums, kolosāli. Klausies, mēs jau tā forši runājam stundu, es domāju, daram tā. Pirmkārtām Silvija Jābela Instagramā, Instagram konts. Otrkārtām mājaslapa vai Linktree, tur tev viss saites, visas lekcijas, kurs tikko kā svaigs sācies, kuram var pievienoties. Plus pie tevis atnākt arī individuāls konsultācija. Man liekas, tā kā mēs nevaram nolikt, tas tiešām viss strādā kopā. Mums tas ķermenis ir tāda mašīna, kas tomēr ir jāpabaro, jāieļo un jāuztur kārtībā, lai arī augšņi strādātu un viss. Tā kā no tā nevar izvairīties. Pārvaram šo šoku par griķiem un kaut ko mēģinām darīt. Bet jā, liels tev paldies. Man liekas, tas bija ļoti interesanti, jo tiešām mēs runājam jau stundu. Es tā ļoti tādu saredzēju tādu pazīstamu dzirksti, ka tu vari runāt tik ilgi un tik daudz par tēmu, kas tevi aizrauj. Man ir vienkārši līdzīgi, un tad es arī pilnīgi redzu tevi arī, kā tu varētu runāt un stāstīt, ka tu patiešām tev tas viss patīk un aizrauj. Tā kā kolosāli. Līdz ar to es arī vairākus jau komentāru šeit lasīju par to, ka ir labas atsauksmes. Jā, un bija Latvija, kur raksta, es nolasīšu tomēr vēl vienu. Silvija kursā lieliski iedziļinās katra uzdotajā jautājumā un izskaidrojoši atbild. Noteikti iesaku šo GAPS kursu. Jā, nevēlti, tāpēc arī man tie zumi ir, mēdz būt 3 stundu, mēdz būt 4 stundu, jo man tik iedod parunāt, jā, par veselību, par uzturu. Un kādam nedara šī lielā garā runāšana, es saku, paņem to, kas tev der, klausies pātrināt, klausies soļojot, klausies mazgājot raukus, paņem to tādā veidā, kā tev tas der. Šīs bezmaksas webinārs, kur mēs tātad, es teicu, 2,5 stundas es norunāju savu saturu, es tam stundu atbildēju uz jautājumiem, un es jau centos taupīt laiku, ātrāk sagrupējot jautājumus. Mēs vēl norunājam 1,5 stundu aizkadrā. Pēc ieraksta pogas izslēgšanas bija cilvēki vēl daudz palikuši, pār 50. Un jautāja savus jautājumus, un mēs beidzām pirms pusnakts. Mēs gandrīz 5 stundas norunājām, un es vēl būtu varējis dot, ja vēl būtu jautājumi. Tā kā cilvēki jautā, grib zināt, man tiešām nav žēl laika, savas enerģijas, lai cilvēkiem iedotu to savu sapratni, savu redzējumu, savu pieredzi stāstiem, un galvenais, lai cilvēki sāk darīt. Un es jau tikai varu gudri parunāt, vai ne? No tā nekas vēl nemainās. Tā, kad cilvēks sāk darīt un aiziet uz veikalu, un pirmais, ko viņš var izdarīt, nopirkt cukurotā, ksantāna sveķiem, krāsvielām, pilnā jogurtu vietā, jogurtu parasto atnest mājās, un traknāku krējumu, un uzlikt biezāku sviestu kārtu uz tās šķēles. Tās jau būs reālas izmaiņas. Un šādā veidā... Es šodien savu paņemu, es to tieši uztaisīt savu maizīti ar daudz sviestu. Un uzlikt labo kārtu. Te cilvēki jautājuši jautājumus. Es tā kā visus tos neredzēju, vai pat neko neredzēju, es tagad aizrautības. Ja tu klausies šo dzīvajā, un tev bija jautājums, kurus mēs neatbildējām šoreiz, laika ierobežotības dēļ, tu lūdzu, ka Diana, es ceru, ka tu atstāsi savā profilā, ieliks arī man ietagos, lai es varu ielikt savā profilā mūsu sarunu, un uzrakst to jautājumu komentārā. Un tur es noteikti atbildēšu. Labi? Super, ļoti labs piedāvājums. Jā, jūs tiešām neriskēju, jo tad mēs arī šeit tā pusnakti beigtu. Tāpēc, jā, ļoti labs piedāvājums. Rakstiet komentārā un Silvija atbildēs. Super, Silvija, paldies tev liels. Paldies tev par iespēju. Paldies par tavu darbu, ko tu dari. Tu iedvesmo tik daudzas dāmas, es varbūt arī kā kungu pa vidām, bet jā, tā kā tu arī esi mani bišķi izkustinājis no tā stagnācijas punkta un ir jauna enerģija, jauns gads un superīgākā grupa, kurai vēl var pievienoties, tā kā darīsim un vienu soli vienā reizē uz priekšu. Super, tieši tā. Paldies tev liels. Labi, lai top. Atā.